kad skursteņi ir aizņemti ar dūmiem, kad darbi sakrājušies kaudzēm brēc, kad aši izkūst laiks kā štrunta rublis, un vārnas nokliedzas, nav dzīvot vērts. Nav dzīvot vērts, es pretī kliedzu skaļi, un vēji dūmus tā kā matus jauc. Mēs drīz vien paši savos sūdos mirsim šai izgāstuvē, ko par valsti sauc. Šis dzejolis ir uzrakstīts 1984. gadā. Nopublicēts, protams, 89. gadā avīzītē Atmoda. Tādas, varētu teikt, bija manas pārdomas par to, kurā vietā un kādā valstī es dzīvoju. Un tāpēc, ja mēs runājam par Atmodu, tad būtībā Atmoda man sākās, varētu teikt, īsi pēc vidusskolas beigšanas, kad es iestājos universitātē. Un tur es saskāros ar to, ka nebija iespējams būt brīvam, gribēt to, ko es gribu, lasīt tajās valodās, kādās es gribu. Un līdz ar to Atmodas, teiksim, cilvēki, kas pirms tam rakstīja un uzdrošinājās rakstīt, kā Vizma Belševica dzejā, kā Knuts Skujenieks savā dzejā un pēc tam arī izciešot 7 gadus Lēģerī, tā bija tā mūsu pirmā, teiksim, Atmoda. Un tad jau nāk tā, teiksim, tie laiki, kad vajadzēja veidot jau kaut kādu struktūru. Bet mēs nedrīkstam aizmirst arī šos pirms Atmodas laiku, jo bija ļoti daudz cilvēku, kas uzdrošinājās. Man pēc tam, mans arī darbs varbūt bija ļoti interesants tajā ziņā, ka no 87. gadā es sāku strādāt žurnālā Avots, vienā no tādiem, varētu teikt, arī Atmodas žurnāliem, kas grāva, varētu teikt, arī žurnālistikas ieskatus, kaut vai vizuāli. Andra Brežes zīmējumi, Andra Brežes vāku, teiksim, mākslas darbi bija brīnums tajā ziņā, ka visi žurnāli bija glancēti vienādi ar Ļeņinu uz vāka, bet šeit Avots pirmkārt jau drukāja darbus, kas nebija publicēti pirms tam, vai tas būtu Džordža Orvela dzīvnieku ferma vai teiksim, arī Kafka vai citi autori. Un es jau arī no sākumā sāku rakstīt dzejoļus, kurus, protams, nedrīkstēja publicēt, bet tad tomēr kāds uzdrīkstējās un šie dzejoļi arī parādījās. Mana pirmā grāmatiņa ir šī grāmatiņa, ļoti plāna, un plāna varbūt pirmkārt jau arī cenzūras dēļ. Atmoda, teiksim, kā tas viss veidojās, man bija ļoti labi sakari ar igauņiem, tāpēc, ka es tulkoju jau igauņu literatūru, bieži tikos pirms Atmodas laikā ar igauņu rakstniekiem, dzejniekiem, kas arī, teiksim, veidoja šo kustību. Kā mēs zinām, pirmā tautas fronte radās Igaunijā. Un te arī ļoti lielu lomu nospēlēja tieši igauņu rakstnieki. Un arī pēc tam arī igauņu politiķi. Un es piedalījos tādā ziņā, ka es jau iepriekš zināju sagatavotās vēstules, ko igauņi bija sagatavojuši pirms šī plēnuma, kas mūsu Rakstnieku savienībā notika tikai 88. gadā. Igauņiem tas atkal bija iepriekš, tāpēc es vedu šos materiālus un uzrunāju Viktoru Avotiņu, uzrunāju Uldi Bērziņu un Viktora Avotiņa dzīvoklī, kas ir Lāčplēša ielā, tur, kur Čaks dzīvoja un nomira, kas tagad ir Čaka muzejs. Tur dzīvoja Viktors Avotiņš šajā istabiņā. Uzrakstījām arī dokumentu pirms Latvijas Rakstnieku savienība ar Petera priekšgalā bija uzsākuši varbūt savu.
jo mums šķita, ka viņi ļoti vilcinās un, protams, arī ļoti pakļaujas tomēr centrāla komitejas norādījumiem, arī ļoti baidās. Un šī grupa, kas organizēja šo dokumentu, mēs arī uzstājām, ka tomēr Tautas frontei jābūt, un jo kaut kādai struktūrālai organizācijai jābūt, lai varētu kaut ko, tālāk darīt. Un tad tā arī, varētu teikt, arī radās šī arī Tautas fronte. Varētu teikt tā, ka tajā laikā, protams, tās ir mūsu tradīcijas, kas bija jāsaglabā. Tā ir kaut vai latviešu valoda. Un ne jau vēlties, burtiski beidzot skolu 79. gadā, uzrakstīt dzejoli, kur pēdējās rindas ir bez savas valodas, tu esi sūds. Jo valodas jautājums jau toreiz bija pats aktuālākais. Un arī tagad ar vien tas ir aktuāls. Saglabāt savu valodu, tas nozīmē saglabāt savu literatūru, saglabāt savu kultūru un savu domāšanu. Un katrai tautai, katrai varbūt, varētu teikt, pat ciltī valoda nosaka tās domāšanu. Mēs nekad nedomāsim kā ķīnieši. Mēs nekad nespējam domāt varbūt kā angļi vai amerikāņi. Jā. Mums ir sava valoda, līdz ar to mēs šajā valodā domājam, kam ir lielas tradīcijas. Un man tas tajā laikā bija nepieņemami, ka eksistēja divas kultūras. Viena šī padomju kultūra, kas ir būtībā mākslīga, izveidota, stulba, jā, un kaut kur zemapziņā vai kaut kur zem letes, kaut kur dabūtās grāmatas, kas runāja kaut ko pilnīgi citu. Jā, un šī divkultūru dzīve bija, varētu teikt, amorāla. Jā. Un tas man šķita tā nepiedodami. Tāpēc varbūt es arī pirmos dzejoļus, ko es rakstīju, vai pirmās grāmatas, arī ir šī ironija pret to vietu, kurā es dzīvoju toreiz. Tagad es domāju, mums ir it kā daudz kas mainījies. Praktiski viss gandrīz mainījies. Mums ir sava valsts atkal, mums ir arī sava valoda. Bet mums vienmēr ir jārēķinās ar savu trako kaimiņu. Un tas nekad nekur nebeigsies, tas vienmēr būs. Neskatoties uz to, ka varbūt sen jau tas vilciens ir aizgājis, tā domāšana ir asinīs. Es atceros, ka tikko sākās karš Ukrainā, Jēkabpilī bija organizēta tāds protesta mītiņš, kurā es arī uzstājos ar runu, kurā dziedāja arī manu zābaku dziesmu, un tur es arī teicu, ka Biden beidz baidīties un Stoltenberg beidz stostīties. Un šīs Eiropas bailes, Amerikas bailes atbalstīt cietušo, atbalstīt upuri, būtībā iezīmē atkal mums nemierīgus laikus arī Latvijai. Tā kā es tad kādreiz pārlasam vecos senos dzejoļus, ko mēs varbūt esam rakstījuši, un atkal skatoties šo situāciju, šo maiju, jā, var teikt atkal, mēs esam arī turpat, jā, mēs nekur vēl brīvi, pilnīgi brīvi, diemžēl neesam, jā, jo jebkurā brīdī, tāpat kā toreiz, kad iebrauc tanki Rīgā, vai tāpat kā toreiz, kad preses namā ienāca Omons, un mēs vairs nevarējām drukāt žurnāla avots, teiksim, jā. Tikpat labi tas var notikt arī tagad, un tas jau pierādījies ir ar Ukrainu. Tāpēc nedrīkst tur čamāties šādā situācijā, kad ir kara situācija, nedrīkst klausīt tur tālu Eiropas līderu runas par to, ka gan jau būs labi, gan jau Putins pārdomās un tā tālāk. Mums ir milzīga pieredze, sākot varbūt no pašiem sākumiem, kad sākās Pirmais pasaules karš, ko varbūt Latvija pārcieta tikpat labi arī pēc tam. 4. maijs varēja būt gan tāds, gan tāds. Jā. Tur ir balsu skaitīšana,
mēs nekad nevaram būtībā pārliecināti būt par vienu vai otru tā laika politiķi, jā, tikpat labi. Bet tajā laikā, tas laiks mums bija diezgan smags, jo tie ir 91. gads, kad arī avots tātad nedrīkstēja iznākt vairs. Mēs nebija kur drukāt Latvijā. Es 2 avota žurnālu numurus sarunāju ar igauņiem, igauņi nodrukāja. Un tieši tajā laikā bija arī, teiksim, ugunskuri. Tad bija šis laiks, kad mēs izdalījām, teiksim, šo žurnālus. Bet par maiju varētu teikt, tieši par 4. maiju, varu teikt tikai to, ka tas bija milzīgs sasniegums gan igauņiem, gan lietuviešiem, gan latviešiem, ka gāja šo it kā nosacīti, pieglaimojošo, tomēr demokrātisko ceļu ar augstāko padomes balsojumu. Citādi nevarēja, tas ir skaidrs. Citādāk mums būtu jākaro, bet mums nebija nekāda ieroča. Tātad šeit bija atkal spēlēja savu lomu varbūt cilvēku, teiksim, intelektuālais līmenis, kā runāt, teiksim, ar šo Gorbačovu, kā to pierunāt kaut kādā veidā. Un es domāju, ka, ja tas notiktu pašlaik, un mēs tagad tikai sāktu atbrīvoties, tad es ļoti šaubos, ka tas bija ļoti laba, varētu teikt, laika izmantošana, situācijas izmantošana. Jā. Un tam laikam bija jābūt arī šādiem politiķiem, kuri mums ne jau visi, bet tomēr lielākā daļa bija. Tas pats man piesauktais Viktors Avotiņš, kas arī bija augstākajos padomē un brauca, un tāpat arī Dainis Ivāns. Bet atkal bija arī tie, kas atkal, kā vienmēr, žēl bija atstāt šo padomju impēriju. Un man arī nekad es laikam nesapratīšu, kā varēja vēl 88. gadā vēl iestāties komunistiskajā partijā. Un tādu arī ir daudz. Un tie, kas tagad varbūt ir lielie kliedzēji. Es to redzēju arī no tā laika, ļoti labi raksturo šādas peripetijas, kad notiek kādā valstī, teiksim, kur cilvēks vai ir ar mugurkaulu vai nav ar mugurkaulu. Jo šī situācija, varētu teikt, uz tāda asmeņa dejošana vienmēr ir ļoti atklāja arī, teiksim, cilvēku patieso būtību. Un to daudz atklāja. Un mēs negribu visus to saukt vārdā, ko es tā redzēju, kā cilvēks var mainīties, bet tāda bija. Tā arī viena no tēmām, jā, šīs bailes, kā pārvarēt šīs bailes. Un to mēs redzam arī citās, teiksim, kaut vai tajā laikā Čehoslovākijā 68. gadā, vai mēs redzējām arī Polijā solidaritāti 80. gados. Jā. Un mēs nekādā ziņā neesam vienīgie Baltijas valstīs, kas ir atbrīvojušies savā ziņā no šī jūga. Un tur ir jābūt gan gudrībai, bet tur noteikti ir jābūt šai drosmei. Jā.